Bet iesim uz mūsu šīs dienas varbūt galveno tēmu, uz Latvijas meistarsacīkšu nolikumu. Un man viņš ir kā reiz uz ekrānā vaļā. Un jā, tiem, kas nezin, katram turnīram ir nolikums. Tas tā, vai ne? Ir tā, piekritīsiet. Tā viņš ir, jā. Jo kā var turnīrs notikt, ja nav oficiāli sagatavots nolikums? Un, kā mēs zinām, ir daudz spēlētāji, kam varbūt šie nolikumi ir tāds, gan jau izlasīšu pēc tam, un tas pēc tam pienāk tad, kad jau cilvēks jau ir atnācis jau uz reģistrāciju, labi, vēl ka pareizajā laikā, un tad ir jautājumi. Kas notiek, cik spēles, kāda eļļa, un tā tālāk, ja? Vai ir crosslines? Un tad iesim šiem jautājumiem varbūt lēnām cauri, bet sāksim ar to pašu svarīgāko. Tie, kas varbūt neatcerās, ja? Ir 4 maiņas, un ir laiks sākums 18:00. Un tātad mēs spēlējam vienu dienu uz īsās eļas un vienu dienu uz garās eļas. Un kopā ir 16 kvalifikācijas spēles, 8 uz īsās, 8 uz garās. Es domāju, tas ir vieglākais, ko var iegaumēt. Ja? Pat tiem, kas varbūt tagad neizlasīs nolikumu, bet paskatīsies mūsu tiešraidi, vismaz būs iepazinušies un varbūt zinās. Ja? Bet nolikumā, ko vēl var atrast? Visus laikus par to, kad celiņš tiek gatavots, cikos sākās fināli, kādi fināli ir un kurš spēlēs. Vēl ir tāda informācija, kā centra nosaukums, organizatori, kādi ir viņu celiņi, ko viņi izmanto, kāda eļošanas mašīnu. Šis vienmēr tiek arī norādīts lielos turnīros. Un tā kā šis mums ir lielākais turnīrs, tad vienmēr šī informācija arī tiek norādīta un ir pieejama. Jā, tāpat arī ir iespēja ieraudzīt, kā varam reģistrēties, kur ir pieejama šī informācija, arī reģistrācijas laiks, kad līdz kuram laikam. Un interesantākās daļas varbūt ir dalības maksa, jo bieži vien arī cilvēki prasa, cik tā maksā, ja, vai atnāk un uzreiz, cik tā man ir jāmaksā. Tā kā, jā, lai jūs zinātu, 85 eiro, un tālāk ir arī atsevišķas kategorijas, kam ir nedaudz savādāk. Ir iespēja arī, protams, pārskaitījums, bet tas tā, īsumā pārskaidrot pašam sākumam. Un tad sākās viss lielais nolikums, kur jau ir nosacījumi par to, kādas grupas mums ir un kas mums te veidojās. Tad mēs redzam, ka mums ir arī senioru kategorija, un tie ir personas, kas sasnieguši 50 gadu vecumu, un arī būs šajā gadā B grupa un arī juniori ieskaita. Atsevišķi vēl ir sieviešu un vīriešu ieskaita. Ja? Tātad kopā sanāk 4 ieskaitas. Kas vēl tāds varbūt no tā sākuma tāds svarīgākais. Tas, ko cilvēki palaiž garām un kāpēc ir šis jautājums, ir šis te punkts. Viss ir uzrakstīts. Ja mēs izlasam, mēs redzam, ka spēles notiek pēc crossline. Ka vienu frame metam uz vienu celiņu, otru frame uz otru. Tālāk ejot, mēs arī redzam, ka mēs ik pēc katras spēles mainam celiņus pa labi vai pa kreisi. Viss atkarīgs no tā, kur mēs sākām. Un arī tiek norādīts fināla spēles, kurus kādiem celiņiem būs un kāds ir tas formāts. Tā. Vai par šo ir kādi jautājumi vai vēl kaut ko pieskarties? Man liekas, es vairāk gribētu teikt, ka šitas ir tāds, vissāpīgākā lieta ir tas, kad pārsvarā cilvēki atnāk un prasa, vai ir crosslines vai nav crosslines. Bet tagad mēs skaidri un gaiši zinām, ka viņš ir. Viņš būs jāievēro vismaz 16 spēles. Ja tiec tālāk, viņš tāpat tās būs. Un tad mēs arī zinām, cik celiņus ir jākustās pa kreisi vai pa labi, jo pārsvarā visos turnīros ir jākustās viena celiņa. Un tas būtu tāds kā jāiegaumē. Jā. Un tad jau praksē jau pēc tam jau vieglāk ir, kad jau tu pirmo spēli izspēlē, tu jau esi pieredzis, apradis un zini, kur tev jāiet, bet principā, ja tu izlasi, tev pat nav jāgaida, ka tev kāds pateiks, kur tev jāiet, tu jau zini un esi jau gatavs. Tad, protams, visu laiku ir iesildīšanās, un tā ir 10 minūtes, un tad ir finālos tiem, kas būs top 4, tiem jau būs 5 minūtes. Ja, tas arī ir tāds svarīgs moments, jo ir daži spēlētāji, kas atnāk un prasa, cik ilgi mums ir iesildīšanās, ja? Un varbūt ir pat citi cilvēki, kas seko līdzi ar laiku un domā, jau sen jau 10 minūtes pagāja, vai man varbūt arī mazāk. Bet ir 10 minūtes, un tas tā ir vienmēr arī visos lielajos turnīros, un šis turnīrs nav neko savādāks no visiem citiem. Jā, rezultāti vienmēr ir uz protokoliem jāraksta. Tas ir tā visos turnīros, izņemot Eiropas čempionātus, pasaules čempionātus, kur tas notiek elektroniski. Mums, diemžēl, šī iespēja nav, cik man ir zināms. Varbūt nākotnē kaut kad parādīsies, bet nav. Un tad, protams, šeit ir arī informācija, kas notiek, ja mēs kaut ko izdarām ne tā, teiksim tā, nesportisku uzvedības strīdēšanas, tā tālāk, kādas ir tās sankcijas piemērotās, tādas arī ir. Un ir svarīgi tomēr pret inventāru attiekties ar cieņu, savādāk varam tikt līdz diskvalifikācijai vai līdz naudas sodiem, kas vairāk nav patīkami gan pašam, gan citiem, jo tomēr ar šādu rīcību jūs gan citiem novēršat uzmanību no spēles, gan paši sevi izsitat no ritma un tā atmosfēra, tā tiek bojāta. Tad ir varbūt jauninājums par to, kas drīkst atrasties uz celiņiem. Tā kā mēs daudzi cilvēki tagad esam izgājuši ETB pirmā līmeņa treneru apmācības, tad tikai šie cilvēki drīkstēs atrasties pie celiņa pie sev norādītajiem spēlētājiem. Tāda nav daudz, tā informācija vairāk ir varbūt attiecinām uz tikai šiem spēlētājiem, bet arī ir labi, ka spēlētāji var šo informāciju uzzināt, jo viņai ir jābūt uzrakstītai un attiecīgi viņi zinās, ka ja tas spēlētājs atrodas aiz celiņiem, bet tajā brīdī pats nespēlē,
tad viņam tajā vietā viņš drīkst atrasties, ir īpaši tad, ja viņš ir aiz tā spēlētāja, pie kura viņš ir pieteikts. Ja viņš atradīsies citur, kur viņš nav pieteikts, tad, protams, tiks arī aizrādīts un arī piemītās pašas brīdinājuma diskvalifikācijas. Tad ir par aizliegumiem arī svarīgs punkts, jo visos lielajos turnīros šīs lietas un praksa tiek piekopta, ka maiņas laikā no izsildīšanās līdz pēdējiem metienam nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus, apreipinošās vielas vai atrasties to iespaidā un smēķēt. Tā skaitā elektroniskās cigaretes. Šis punkts ir tāds ļoti svarīgs, jo pat lielajos turnīros ir atļauts tikai to darīt ārā, ja, un speciālās vietās, un arī ne valsts izlases formā. Jo, ja tu atrodies pie bowling zāles izlases formā un kaut ko tādu lieto, tad par šo arī tādos lielos turnīros var tik piemērotas attiecīgi soda sankcijas. Tad attiecīgi arī nedrīkst tik novietoti dzērieni uz galdiem, ja? Drīkst atrasties tikai uz tiem speciālās paredzētas vietās, tātad pie spēlētāja gaiteņa. Šo ņemam vērā, jo bieži vien mums patīk visas kafijas krūzītes un vēl ēdienas un vēl nezinu, ko nolikt uz galdiem, bet jā, par šo arī būs brīdinājumi, ja tas netiks ievērots. Tad ir, ja tiks veikti šie pārkāpumi, tad, kā jau minēju, tiks piemērotas soda sankcijas, tad var arī tikt ieskaitīt kā 0 punkti par spēli vai diskvalifikācijas un tā tālāk. Un tāds ļoti svarīgs punkts ir spēlētāja formas. Šo gan es izcelšu un iesaku iegaumēt, ka vienmēr visos lielajos turnīros būs dreskods, un tas ir polo krekli un garās bikses. Nekādas treniņa bikses, auduma bikses vai šorti nav atļautas, ja vien organizators nav nolikumā šādu punktu ielicis un pats to pieļauj. Ja nolikumā šī informācija nav, tad drīkst spēlēt, bet tomēr es gribētu teikt, ka ievērojam šo formu arī varbūt mazākos turnīros, jo tas ir bowlinga dreskods, un lai izskatītos kā visi. Nevis atnāks te viens ar šortiem vai džinsās un tagad spēlēs. Tas tomēr jauc to visu atmosfēru. Sievietēm tas ir arī sporta svārki. Viņiem arī ir savi ierobežojumi, ko drīkst, ko nedrīkst. Un arī svarīgs punkts pie mūsu Latvijas turnīra ir tas, ka nedrīkst būt citu tautu ģerboņi vai karogi. Tikai Latvijas simbolika. Un jā, tas ir, jo tomēr šis nav parastais reitingu turnīrs, komerc turnīrs vai kaut kāds internacionāls turnīrs. Šis ir valsts turnīrs, kurā mēs esam neitrāli un tomēr varbūt jāsaka patriotiski. Tad, kas vēl tāds bija. Un tad ir arī viens jauninājums šajā punktā 5-5 kvalifikācijā, ka mums ies spēles līdzi, vai tas bija šeit, jebkurā gadījumā top 16, tagad, kad tiks tālāk, spēļu rezultāti nebūs no 0, jo, kā zinām, iepriekšējos gados, varbūt arī tie, kas nezin, rezultāti visu laiku top 8 spēlētājiem sākās no 0. Un tad pēc tam 16 spēlēm, attiecīgi tie top 8, ar bonus punktiem cīnīsies un veidos to kopējo rezultātu. Ja zinājāt, pasakat, es jau biju lasījis, bet varbūt, Rihard, kāds ir tavs domas, ka rezultāti tagad ies līdzi uz top 8, ka nebūs no 0? Es varbūt domāju, ka tas ir pareizāk, jo varbūt tagad nebūs tādi pārsteigumi, kad pēkšņi, kā piemēram, no 8. vietas kāds uzlec uz 1. No vienas puses tas varbūt ir meistarīgi, bet varbūt nav arī, teiksim, tā godīgi, jo mēs zinām, ka bowlings ir veiksmes faktors, arī ļoti ietekmē mūsu spēli, bet ja summa ies līdzi, es domāju, ka tas būs tikai labāk šoreiz. Jā. Tāpēc cīnāmies no paša sākuma. Visi. Jā, jo, kā mēs zinām, iepriekšējos gados tā nebija, un tad bija galvenais uzdevums kvalifikāciju kaut kā nospēlēt, varbūt daži labi tikai patrenējās, un tad sāk nopietni spēlēt top 8. Un es zinu, ka man ir bijis tā, ka es savu radats atstiek tālāk, un tad pēc tam tajos top 8 jau pēkšņi jau kā līderis izēju tajā četrniekā. Es domāju, ka šis varētu būt labāks stimuls spēlētājiem censties to kvalifikāciju tomēr nospēlēt labi, lai ja nu gadījumā tajā pašā round robinā, jo tur būs savādāks ritms, nesanāk tos bonus punktus savākt, lai būtu tas handikaps, lai tik ātri nenokristu uz leju, jo es domāju, ka tas mums izaugsmē tikai palīdzēs. Un tad jau redzēsim, kā tas praksē būs. Jo es zinu tiešām, ka ir daudz spēlētāji, kam šis te varbūt papildus dos motivāciju un dažiem varbūt nepatiks, bet viņi tāpat tās cīnīsies un viņiem tas būs varbūt lielāks stimuls iespringt. Varbūt jūsu domas vēl nedaudz par to, un es eju tuliņās uz nākamo punktu. Es gribētu teikt, jā, tas ir daudz labāk, ka tev nāk tas viss līdzi. Jo, kā lai saka, ja tev nezinu kvalifikācijā, tu esi varbūt 1., 2. Un nedod Dievs kaut kas tev notiek tajā fināla dienā, round robinā, tad, ja tu esi iekrājis diezko lielu punktu pārsvaru pār to 4. vietu, pār 5. vietu, būsim tās teikt, tad tev vēl ir kaut kāda iespēja tur noturēties. Kaut ko tu nospēlē sūdīgi, bet tev ir iespēja noturēties. Bet iepriekšējos gados ir tā, ka jā, tā motivācija kaut kā tik līdz top 8, un tad mēs sākam spēlēt. No vienas puses, jā, bet no otras puses, jebkur citur Eiropā punkti nāk līdzi. Un ja punkti nāk līdzi, un ja mēs gribam attīstīties, tad mums ir kaut kādā veidā tam jāpielāgojas. Un jāiemācās spēlēt no 1. metiena līdz pēdējiem metienam. Nevis atmest rokas, jo man jau pietiek. Jo, ja no top 8, no pēdējās vietas aizcīnīties līdz 4. es domāju, tur nebūs 100 ķegļu atšķirība. Un tur būs krietni vairāk. Un, lai to atsistu, kā lai saka, visu atpakaļ,
tur tev tiešām būs, arī, kad es teicu, jābūt kaut kādai lielākai veiksmai un arī meistarībai tam visam, lai tajā fināla dienā aizlietu līdz tam top 4 un izsistu kādu stiprāku ārā. Jā, paldies, ka tu par to pieminēji. Es arī gribēju pieminēt, ka visos lielajos turnīros, Eiropas čempionātos un arī čempionu kausā visur punkti iet līdzi, un tikai tāds pēc tam tiek atsevišķi izspēlētas top 4, kā pieņemsim Eiropas čempionātā pirmajā dienā top 4 tiek, viņi arī izspēlē savā starpā pa medaļām, tā kā mums šeit ir 1 pret 4, 2 pret 3, bet tālāk ejot uz A-elementiem un māsteriem, tur šie rezultāti visu laiku summējās un arī ļoti bieži mainās, un tajā brīdī tad var redzēt, kurš ir tas spēlētājs, kurš tiešām ir pelnījis būt tur, ja, un viņš tiešām ir nopelnījis, jo ir bieži redzēt arī gadījumi, kad varbūt pirmajā dienā vai kādā citā dienā nospēlē labi, bet pārējās dienas nav bijušas tik labas. Un tā arī citreiz ir tā starpība, kāpēc tas cilvēks varbūt tika līdz tam top 4, kāpēc viņš tika līdz medaļai un kāpēc viņš uzvarēja. Tā kā, jā, man tā daļa ļoti patīk un simpatizē. Tad, attiecīgi, jā, te var redzēt arī par izslēgšanas spēlēm, kas notiek, un arī svarīgs punkts, lai spēlētājiem nerodas jautājumi, ja kāds tomēr no spēlētājiem tiek diskvalificēts vai gūst traumu, ka tajā brīdī pretinieks tiek pasludināts par uzvarētāju. Ja tas notiek kvalifikācijā, tad attiecīgi nākamais, vai vajadzētu būt, ka nākamais iet iekšā tā, vismaz te kaut kur, man liekas, tika rakstīts. Tā kā jā. Tad ir, kā sadalās vietas, bet mēs iesim tā neizšķirts. Ja ir kaut kur neizšķirts, tad attiecīgi vienmēr mums tiek pārspēlēts 9. 10. frames, kuram vairāk punktu, tas attiecīgi ir priekšā. Neizšķirts, ja round robinā, tad mēs arī varam izlasīt, ka vieta spēlētājiem, kurš ir uzvarējis savstarpējā spēlē, un tā tālāk, te viss ir rakstīts. Tad ir bowlinga bumbas. Atceramies, ka ļoti kādu laiku apakaļ jau 14, 16, man liekas, 16. gadā tika pieņemts noteikums, ka nevar būt papildus caurumu bumbā. Tātad, ja tu spēlē 2 pirkstiem, tev var būt tikai 2 caurumi, ar 3 tikai 3, un obligāti šie caurumi ir jāizmanto, tu nedrīkst atstāt viņus tukšus. Tas ir viens, ko cilvēkam būtu jāievēro. Arī, ka mēs starp spēlēm nedrīkstam izmantot nekādus abrazīvos materiālus vai bumbu tīrāmos līdzekļus. To var darīt tikai pirms un pēc spēlēm, vai arī, kad ir finālos, tad starp fināliem, bet round robinā tas ir arī iesildīšanās laikā un pēc spēlēm. Un arī šeit ir rakstīts, ka mēs varam reģistrēt tikai 8 bumbas. Ja tomēr spēlētājiem ir vairāk, mēs šajā formā varam, protams, aizpildīt arī vairāk bumbas, bet tiklīdz pienāk sacensību diena, šī lapa ir jāiesniedz un jābūt uz šīs lapas tikai 8 bumbām, un pārējās nedrīkst izmantot. Jo, ja izmantosim šīs bumbas, tad attiecīgi tiks piemantotas soda sankcijas, anulēti rezultāti, un ja tiks viņi pārkāpt vēlreiz, tad arī diskvalifikācija. Tā, un šeit ir arī raksts no ETBF angļu valodā. To visu var arī izlasīt Ball.com, tur arī ir vispārīgā noteikumi. Un tad ir par apbalvošanu, un tas arī ir pa lielam viss, kas ir rakstīts nolikumā. Vai varbūt jums ir kādi jautājumi vai punkti, ko vēl šeit varētu akcentēt? Es, man liekas, vienu punktu palaidu garām, un kaut kā nepamanīju, bet tas ir par slow bowlingu. Vai pateiksiet, kur viņš bija, vai es viņam kaut kā veiksmīgi paskrēju garām? Jo ir arī tāda lieta, ka tad, kad mēs spēlējam, kur ir. Tātad tiek ievērot un kontrolēt slow bowling noteikumu, spēlētājiem jāizpild metiens, ja pa labi un pa kreisi ir brīvs viens celiņš. 2 celiņu izlaišana viena no pusēm tiks uzskatīta par slow bowling. Gadījumā, ja spēlētājs paņem bumbu un atrodas uz approach, viņam ir jāizpild metiens, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par slow bowlingu. Īsumā tiem, kas nezin, kas tas tāds ir par terminu, tas ir tad, kad, pieņemsim, ja ir tiesnesis, kurš uzņem laiku, kad spēlētāji, ja viņam ir aizdoms par to, ka spēlētājs pārāk lēni spēlē un kavē spēli visai grupai kopā, tad tiesnesis ir tiesīgs stāvēt aizmugurē un uzņemt ar timeri laiku, vai arī paskatīties, kā viņš uzvedās uz celiņiem. Un saprast, kāpēc tiek bremzēta spēle, vai tas ir dēļ tā, ka celiņi tiešām plīst, lūst un kaut kas kavējās, ja bumba nenāk, vai tas ir apzināti un spēlētājs varbūt kaut ko pa vidam runājās, tur ilgi gatavojās un tā tālāk. Par to arī var tikt veikti aizrādījumi. Vai jums ir kaut ko piebilst par šo te jautājumu? Vai esat saskārušies un kā tas varbūt ir citur? Es vienkārši domāju, ka mums čempionāts nav jau pirmo gadu, un vienkārši es domāju, ka spēlētājiem vajag, teiksim tā, vienkārši pašiem saprast, ko viņi dara, netaisīt liekas problēmas gan arī sev, gan arī pārējiem, ievērot tiešām nolikumu ar viņu, iepazīties pirms tam, lai netiktu tiešām arī, kā Pēters teica, piemērotas kaut kādas sankcijas, un lai arī visiem būtu tiešām šis čempionāts labs un arī veiksmīgs visādā ziņā. Jā. Jā, jo tagad arī Eiropā skatās tieši tāpatās vienu celiņu. Protams, ir spēlētāji, kas atsevišķos momentos skatās 2 celiņus pa labi, pa kreisi, bet biežāk tas ir tad, kad iet uz labu rezultātu, tur varbūt ir straiku sērija vai kas tam līdzīgs. Bet pārsvarā, jā, viens celiņš, lai spēle būtu ātrāk, tik līdz celiņš brīvs, jums pa labi, pa kreisi neviens nemet un nestāv uz celiņu, tā droši ejat, metat. Jo ar šo te jautājumu, man liekas, bieži vien ir bijuši arī citos čempionātos problēmas. Tad, kad arī tika vēl atļauti 2 celiņi pa labi, pa kreisi, tika bremzēta spēle. Kādam varbūt kaut kas nepatika, kāds varbūt apbižojās, ka pa labi, pa kreisi kāds izskrēja ātri. Nu, tāpēc ir šie noteikumi, lai pēc tam varētu savu taisnību pierādīt. Bet es taču biju uz savu celiņu, man starpā bija brīvs celiņš. Kāpēc tu tur, pieņemsim, man pārmet, ka es tur kaut ko izdarīju ne tā? Varbūt pats izlasi nolikumu no sērijas un paskaties, ja? Kas ir rakstīts?
un pakonsultējies ar tiesnesi, viņš tev pateiks, kuram ir taisnība. Un tad turpinām spēlēt, nebojām viens otram garstāvokli. Tāds ir mans doma par šo te visu, jo, ja tas ir ierakstīts nolikumā, tad tomēr nolikumu mēs ievērojam un cenšamies respektēt. Nu, tā kaut kā. Jo man bija vēl viena lieta, bet tu man izsit ārā no domas. Jā. Bet mēģināšu viņu atcerēties. Bet, tas bija par to. Es ātri izējot cauri, es neatradu to punktu. Varbūt to viņu var atrast uz ātro. Celiņu maiņa notiek tikai tad, kad tiesnesis to paziņo. Vismaz tā bija iepriekšējos gados, es domāju, ka arī nekas nav mainījies, varbūt es kļūdos, bet tas nozīmē tā, ka ja mēs pabeidzam spēli un, nezinu, otrā zāles galā vēl kāds spēlē, mēs, ja es nemaldos, varam atrasties tikai un vienīgi pie saviem celiņiem, vai aiziet kaut kur citur, kur mēs netraucējam kādam citam spēlētājam. Mēs nedrīkstam stāvēt aiz muguras viņiem, un tādā veidā, vai, nezinu, sāk ņemt bumbas un pārvietoties jau tos 3 celiņus, vai nu pa kreisi, vai nu pa labi. Jo par to arī tiks aizrādīts, un pēc tam cilvēki ir ļoti lielā nesaprašanā par to, par ko, kāpēc. Un, tāpēc lūdzu sagaidām, kad visi ir pabeiguši spēlēt, dzirdam no tiesneša ziņu celiņu maiņa, tad mēs droši paņemam bumbas un droši dodamies uz nākošo celiņu. Un tad sagaidām, kad visi ir nomainījušies un tiesnesis pasaka, varam sākt spēli vai kādos citos vārdos, tad mēs arī metam. Nevis izskrienam ātrāk vai kaut kādi citas lietas, jo par to tiks aizrādīts pēc tam. Nu jā, jo šobrīd es neredzu to punktu, bet te pie punkta 5.1.4.4 tehniskās problēmas gadījumā lēmumu par celiņu maiņu nosaka tiesnesis. Ar šo punktu es tad arī atsaucos uz to, ka visu šo turnīru laiku celiņu maiņu nosaka tiesnesis. Ja tiesnesis būs paziņojis, ka celiņu maiņa notiek brīvi, ja celiņš brīvs, tu pabeidzi spēli, ierakstīji rezultātu, vari iet uz nākamo celiņu, tad tu tā drīkstēsi, bet ja tiesnesis turnīru sākumā būs pateicis, ka celiņu maiņa notiek pēc signāla, sagaidām, kamēr visi maina spēli, nu tad tā arī būs. Un jā, lai netraucētu citiem spēli. Tā es saprotu šobrīd nolikumā ierakstīto un respektējam arī tiesnešus, kuri vada turnīru un neveidojam liekas problēmas gan sev, gan citiem un skandālus.